Lai kļūtu par karavīru, ir jābūt vēlmei, labai veselībai un fiziskai izturībai. Ja šīs spējas ir, tad jādodas uz rekrutēšanas un atlases centru. Ja jūs pieņems, tad nokļūsiet Alūksnē NBS kājnieku skolā. Kareivi pamatapmācības kursā. Tas ilgs 4 mēnešus un ir sadalīts 2 posmos. Mūsu uzdevums, veidojot, organizējot šo apmācību, ir darīt visu sistemātiski. Vai tās ir zināšanas, vai tās ir praktiskās iemaņas, kas tiek apgūtas. Tiek ievērots princips no vieglāka uz grūtāku. Es esmu apmierināts, ka karavīri, kas ir atnākuši, ir vispirmkārt motivēti. Viņi vēlās, viņam ir mērķis, ar kuru viņi ir nākuši uz dienestu, viņi ir slēguši līgumu, viņi to darījuši brīvprātīgi. Attiecīgi viņa motivācija nav arī motivācija, nav tikai alga. Viņi vēlās kļūt pirmkārt jau karavīri. Pašlaik kājnieku skolā Alūksnē kareivi pamatapmācības kurs ir sācies 45 jauniesauktajiem. Šī ir kursa 2. nedēļa. Jābūt ir ieaudzinātai disciplīnai, jau ģimenei, jau no mazotnes. Tāpēc es esmu pateicīgs vecākiem, kuri ir audzinājuši pietiekami stingri, likuši klausīt. Karavīri ir saņēmuši militārās formas, nodarbībās klasēs viņi uzzina par saviem pienākumiem un tiesībām, iegūst pamatzināšanas medicīnā, ieroču mācībā, apgūst ierīnas mācību. Tas viss notiek pastāvīgā kustībā un prasa no karavīra labu fizisko sagatavotību. Katras dienas nobeigumā notiek ne mazāk par stundu ilgs fiziskais treniņš, un katra diena pēc celšanās sākas ar rīta rosmi. Pulkstens ir 7 no rīta. Kas to būtu domājis, ka Alūksnē sniega? Tūlīt sāksies rītrosme. Rītrosme nav galvenais fiziskais treniņš dienā. Tās uzdevums ir pamodināt ķermeni un fiziski sagatavoties dienai. Rītrosme sākas ar 1 kilometru garu skrējienu, tam seko vingrojuma komplekss un vēlreiz kilometru skrējiens. Tad mazgāšanās, brokastis un nodarbības. Dienas nodarbības ir saplānotas ļoti intensīvi. Brīvais laiks, ko karavīrs var veltīt pats sevi, ir tikai dienas nobeigumā. Tad var parūpēties par apģērbu, sakārtot personīgās lietas, bet arī tad, neskatoties uz jau notikušajām fiziskajām slodzēm, tiem karavīriem, kuru fiziskajā kondīcijā ir kādi trūkumi, ir ieplānots arī individuālās nodarbes atpaliekošajos fiziskajos uzdevumos, piemēram, 30 reizes jāatspiežas, vai arī jāizpild vēdera preses vingrinājumi, vai jānoskrien 2 kilometru distanci.